Jā, bet vardarbība nav dzimuma. Un mēs noliekam vienu citu konvenciju, tepat citu notikumu kontekstam blakus, un 2010. gadā mēs pievienojamies Strasbūras konvencijai, tas ir aizsargājot mājdzīvniekus. Tos 3 sunīšus, ko nošāva. Konvencija nenosargā, izrādās, un nenosargās vēl arī citas lietas līdzīgas. Tāpēc noliekam šos te vēstījumus vai šos labos nodomu protokols maliņā. Mēs gribam pievienoties, negribam. Tas neizšķir Latvijas stāstu. Līdzīgi 30. Munteram gribējās, ja, ka mēs esam organizācijās, lai izskatītos pasaulē pieņemti. Un kur tad beigās mēs nonācam ar to pasaules pieņemšanu? Mums taču pieņēma. Mēs Tautas Savienībā nozīmīgu lomu ar Munterokām spēlējam. Un tālāk. Kas notiek tālāk? Un tas pats. Kas notiks tagad tālāk? Pie prezidenta vēršas? Jā, pie prezidenta. Ko teiks prezidents? Prezidents visu cieņu jau pirmajās stundās šī rīta ir pateicis, ja, tas ir juridisks jautājums. Mēs paskatīsimies, skaidrs, ka tas ir juridiski. Kā citādi? Šo jautājumu grib ideoloģizēt, ja, šo jautājumu grib politizēt, ja, bet konceptuāli jāskatās tīri juridiski. Ja. Dod tas kaut ko, nedod, pārkāp kaut ko politiķi ar šo aktu vai nepārkāp. Ja. Demokrātijā vairākuma tiesības. Viss. Ja. Nobalsoja, neko darīt. Ejam tālāk. Ja. Bet pats prezidents jau nokļuva, pateicoties šai konvencijai, tā savā krēslā. Ja. Jo zemnieki jau nonāca pie, kā saka, ārsta pie šprices tikai tajā gadījumā, kad viņi apsolīja, ka garantēs jaunai vienotībai Rinkeviču kā prezidenta. Ja? Un progresīviem viņi garantēs konvenciju, ja? Un paši sev arī gan jau kaut ko nogarantē, ne jau pavēlt, viņš šobrīd ironiski smaida. Jā, un